Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, gdy spotkają nas problemy życiowe, zastanawiamy się, do kogo mamy się wtedy udać, do kogo zwrócić się. Ludzie wybierają różne sposoby. Odwiedzają gabinety psychologów, spotkają się z przyjaciółmi, w zaufaniu opowiadając o swoich kłopotach, pomyłkach i życiowych porażkach. Zawsze to lżej na sercu, jak się wyrzuci z siebie rozmaite bolączki. Są różne adresy, pod które człowiek udaje się ze swoimi problemami. Dla ucznia Jezusa tym najwłaściwszym jest On sam, Jezus Chrystus. Do Niego powinniśmy się zwracać w swoich potrzebach i biedach. Módlmy się, aby Jezus pomnażał w nas wiarę, prawdę, miłość, bo bez miłości my nie możemy osiągnąć życie wieczne oraz bez wiary my nie możemy dostać się do nieba. Swoje prośby proszę położyć tu na ołtarz, aby Pan Bóg popatrzył i wysłuchał wasze prośby. Brāļi un māsas, psalmā ir rakstīts: paskaties, Dievs, mūsu aizstāvi un uzlūko Tava svaidītā vaigu. Jo viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citu dienu, tā mēs lasām vienā no psalmiem. Tāpēc priecāsimies, ka Dievs mums ir atļāvis šodien šeit nostāties viņa vaiga priekšā. Dievs ir klātsošs visvētākajā sakramentā, tabernākulā. Viņš ir klātsošs šajā dievkalpojumā, lasījumos, kurus mēs klausīsimies. Un Dievs vienmēr ir ar cilvēku un viņu pavada. Un tagad, iesākot šo svēto misi, nožēlosim visi grēkus, lūdzot no Dieva piedošanu. Tādēļ ir šis klusuma brīdis. Lūdzu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Gloria in excelsis Deo. Gloria
gloriam tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Lūksimies! Vislabais Dievs, to, ko neviena acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, tu esi sagatavojis tiem, kas tevi mīl. Iededz mūsu sirdīs tavas mīlestības liesmu, lai tavi mīļotie bērni varētu būt ar tevi kopā. Un lai piepildītos mūsos Dievs tavi apsolījumi, kas pārsteidz visas mūsu cerības. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. To saka Kungs: pildiet likumu un dariet pēc taisnības, jo tuvu ir mana pestīšana, un drīz atklāsies mana taisnība. Svešinieka dēlus, kas pievēršas Kungam, lai viņam kalpotu, mīlētu Kunga vārdu un būtu viņa kalpi. Visus, kas ievēro sabata dienu, to neapgānīdami, un ir uzticīgi manai derībai, es vedīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūgšanas namā. Viņu dedzināmie un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams tiks saukts par lūgšanas namu visām tautām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Dievs, lai tevi slavē visas apžēlojas par mums un mūs svētī. Viņa vaigs par mums, lai gaiši atmirts, lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū. Viņa pestīšana visām tautām. Dievs, lai tevi slavē visas tautās. Dievs, lai tevi slavē visas tautās. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, jums paganiem es saku, būdams paganu apustulis, es lepojos ar savu kalpošanu, cerēdams, ka varbūt pamudināšu uz sacensību savus cilts brāļus un kaut dažus no viņam aizvadīšu līdz pestīšanai. Ja jau viņu atmešana atnesa pasaulē samierināšanu, kas tad būs viņu pieņemšanā, ja ne piecelšanās no nāves uz dzīvi? Žēlastības dāvanas un Dieva aicinājums taču nav atsaucāmie, jo tāpat kā jūs kādreiz neticējat Dievam,
bet tagad viņu nepaklausības dēļ esat saņemuši žēlsirdību, tāpat arī viņi tagad neticēja jūsu apžēlošanas dēļ, lai arī paši tagad varētu saņemt žēlsirdību. Jo Dievs visus bija pakļāvis nepaklausībai, lai viņam parādītu savu žēlsirdību. Tie ir Svēto rakstu vārdi. Dievs, Kungs, lai ir ar jums! Lasījums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstīja Svētais Mātejs. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Tie ir Svēto rakstu vārdi. Godātā Dieva draudze, godātie priesteri, visi klātesošie. Savstarpējās attiecībās, mīlestības un līdzjūtības izpausme ir vēlme, lai otram cilvēkam būtu labi, lai viņam veiktos šajā dzīvē, lai viņš būtu apmierināts. Vai mēs to vēlam citiem cilvēkiem, ģimenes locekļiem, kaimiņiem un tos, kurus mēs pazīstam, kurus uzrunājam. Un tas izpaužas, ka mēs vēlam labu otram cilvēkam laipnībā. Mēs izrādām laipnību, gādībā par citiem cilvēkiem, laika veltīšanā, piemēram, slimiem, veciem cilvēkiem, pašatdevē un daudzās citās attieksmēs. Attiecības starp cilvēkiem to vispilnīgākajā redakcijā zināmā mērā atveido mīlestību, ar kādu Dievs mīl katru cilvēku. Ikvienu, mani, jūs, baznīcas locekļus, bet arī tos, kuri atrodas ārpus kopienas, ārpus ticības, kuri atrodas, kuri dzīvo grēkā. Arī tos Dievs mīl un grib, lai viņi būtu kopienas locekļi. Par kopienas locekļi var kļūt, atgriežoties pie Dieva no maldu ceļiem. Dievs mīl ar citu konfesiju locekļus, draudžu locekļus, citu reliģiju sekotājus. Dievs mīl arī grēciniekus,
bet nosacījums, lai grēcinieks atgrieztos, un tad viņš dzīvos. Tad viņš dzīvos pilnvērtīgu dzīvi, kura ved uz debesu valstību. Viņš būs īsts kristietis, ja viņš paspēs dzīves laikā atgriezties pie Dieva. Tāpēc pāvests svētais Jānis Pāvils II sacīja, ka nežēlojiet laiku Jēzum Kristum. Nežēlot laiku Jēzum Kristum, tas nozīmē atnākt uz baznīcu, uz dievkalpojumu, klausīties Dieva vārdu, lūgties baznīcā kopā ar visu kopienu, ar priesteriem. Tas nozīmē nežēlot laiku. Pestīšanas vēsturē mēs redzam šo dievišķo pedagoģiju, lai paplašinātu pestīšanas apsolījumu no Abrahāma līdz viņa pēcnācējiem, kuru ir tik daudz kā debesu zvaigznes un jūras smiltis. Kas var saskaitīt zvaigznes? Viņu ir miljardiem visumā. Kurš no mums var saskaitīt jūras krastā, jūrmalā smilšu graudus? Vai kāds uzdrošinātos to darīt? Un vai viņš varētu to izdarīt? Lūk, Dievs šo solījumu izpildījis, ko bija solījis Abrahāmam attiecībā uz viņa pēcnācējiem. Mēs sastopamies ar Dieva apsolījumu visām tautām šodienas pirmajā lasījumā no Isaija grāmatas, kur Dievs saka, ka viņa nams būs lūgšanu nams visām tautām. Evaņģēlijs atbalsojas pirmajā lasījumā, kad Jēzus dāvājot žēlastību kanāniešu sievietes meitai un tādējādi izejot ārpus jūdu paražas, uzsver savas misijas apjomu. Viņš grib aptvert visus cilvēkus, katru no mums. Mūžīgā pestīšana aptver ikvienu cilvēku. Fenikiete ticēja Jēzum, tādējādi parādot iespējamo ceļu tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ šķiet esam tālu no Dieva. Arī mēs ne visi dodam labu piemēru pārējiem cilvēkiem, jo mēs nenākam uz baznīcu. Tie cilvēki nenāk, ar kuriem mēs kontaktējamies. Bet Fenikiete atpazina Jēzu Kristu, Dieva dēlu, un tāpēc griezās pie viņa ar lūgumu. Mums ir vajadzīgs, lai atpazītu Jēzu kā glābēju, kā pestītāju, arī pārējie cilvēki, kuri nav mūsu vidū. Un cilvēkiem, ka viņš nenāk uz baznīcu, protams, ir dažādi iemesli, bet tie iemesli neattaisno viņa rīcību, jo vajadzēs nodot norēķinu par savu dzīvi, jo var pazaudēt mūžīgo dzīvi debesu valstībā. Tāpēc mēs nevarēsim atrunāties, ka man bija it kā svarīgāki iemesli, kad es negāju, nenācu uz baznīcu un nelūdzos. Tie nebūs spēkā. Tāpēc katrs ejot garām šai baznīcai, redz krustu, un krusts norāda uz debesīm, ka ir debesu valstība. Norāda krusts uz Dievu, uz Jēzu Kristu, kurš atdeva savu dzīvību par cilvēku pestīšanu. Cilvēks nevarēs pateikt, es nezināju, es nesapratu. Dievs dod žēlastības, mums tās ir jāpieņem, lai īstenotu to, ko vēlas Dievs. Baznīca
Nebeidz arī lūgt par visiem cilvēkiem, par cienījamos gados esošajiem, par tiem, kuri nenāk, kā teicu, uz baznīcu, baznīca lūdzas par bērniem, par jauniešiem, kuriem nevisai patīk lūgties. Tas pilnībā izpaužas, kad mēs lasām vispārējo lūgšanu, kad esam apliecinājuši savu ticību, es ticu simbolā. Un vispārējā lūgšanā mēs aizlūdzam absolūti par visiem cilvēkiem, par visām problēmām, kas ir pasaulē, par mirstošajiem, aizējošiem mūžībā un par tiem, kuri aizgājuši mūžībā, mēs lūdzamies. Mēs lūdzam arī par atsevišķām cilvēku grupām, lai katrs savā ceļā tā vai citādi var sastapties ar evaņģēlija patiesību, un mēs lūdzamies, lai viņš atvērtu savu sirdi Jēzus evaņģēlijam. Mīlestība izpaužas arī klātbūtnē. Cilvēki, kuri mīl cits citu, vēlas būt kopā. Dievs, kas ir mīlestība, nevar sevi nedarīt klātesošu mums. Dievs ir klātesošs šajā dievkalpojumā arī. Viņš ir mūsu vidū. Un priesteris vai bīskaps, kas iznāk svinēt svēto misi draudzes priekšā, viņš pirmais paziņo: Kungs ir ar jums. Viņš ir jūsu vidū. Viņš šādi sveicina draudzi, atklājot, ka Jēzus ir mūsu vidū, lai mēs grieztu vērību tieši Jēzum, Dievam, Dieva dēlam, mūsu pestītājam. Viņš nevar nedot sevi, nedot to, kas mums ir vajadzīgs, jo viņš ir mūsu radītājs, viņš ir mūsu pestītājs. Viņš grib dot, bet mēs esam atnākuši kā ar cauru spaini un gribam pasmelt Dieva žēlastību, pasmelt to ūdeņi, bet tas nav iespējams. Tāpēc atveriet sirdis un dariet tās tīras grēksūdzes sakramentā, un jūs dzīvosiet. Jūs dzīvosiet jaunu dzīvi, kura būs patīkama Dievam. No otras puses baznīcai, un līdz ar to arī mums ir jāsludina šī patiesība, un cik vien iespējams jāsludina evaņģēlijas cilvēkiem, ne tikai priesteriem, bet jums ir pienākums sludināt visur, kur jūs satiekat cilvēkus, ar kuriem runājaties. Jo universālās pestīšanas apsolījums nenozīmē pārtraukt sludināt Kristu kā vienīgo pasaules glābēju. Lai visas tautas, mēs lasām psalmā, slavē tevi, ak Dievs. Pateiksimies Dievam, ka mēs esam starp tiem cilvēkiem, starp tām tautām, kuras Dievu slavē ikdienas. Lai gods un pateicība visvarenajam Dievam, mūsu Tēvam, Jēzum Kristum, mūsu pestītājam. Āmen. Bracia i siostry, Pan Bóg jest Panem czasu. On stworzył czas i materię. On sam jest odwieczny, nie ma początku ani końca. W Nim jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko w Nim istnieje, od Niego bierze początek. On sam postanowił stworzyć rzeczy widzialne i niewidzialne, istoty rozumne i wolne, aniołów i ludzi. Bóg stworzył czas, kiedy oddzielił światłość od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nocą. I stał się wieczór i poranek, i dzień pierwszy. To czytamy w Piśmie Świętym. Bóg zakończy bieg czasu w dniu sądu ostatecznego, kiedy skończy się
doczesność, czas próby, a zacznie wieczność. Dla jednych w niebie, dla drugich w piekle. Czyściec przestanie istnieć, nastanie wieczny teraz. Przyjdzie taki czas. Czas płynie nieubłaganie. Czasem mówimy, jak dobrze by było cofnąć czas, naprawić zło. Gdybym wiedział, jak to się skończy, nie robiłbym tego. I tu trzeba postawić pytanie, po co to życie? Ewangelia mówi nam, że skończy się ono sądem na podstawie naszych czynów. Katechizm Kościoła katolickiego nazywa ten sąd sądem szczegółowym, bo na nim stanie każdy z nas z osobna. Dusza nasza stanie przed Jezusem Chrystusem, by zdać sprawę z życia. Każdy człowiek swej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Życie jest próbą, jest czasem krótszym lub dłuższym, by opowiedzieć się za Bogiem lub przeciwko i wybrać wieczność. Zbawienie lub wieczne potępienie. Raj, w którym żył Adam i Ewa, również był miejscem próby. Życie jest czasem, by duch ludzki dojrzał, by żyć w atmosferze miłości Boga w niebie. To czas nauki miłości. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bracia i siostry, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, jeżeli w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim ludziom, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Czyńmy wiele dobra, dopóki znajdujemy się w drodze do wieczności, abyśmy nie stracili cennego czasu na próżno. Dlatego powinniśmy brać udział w nabożeństwach, w mszy świętej, przyjmować sakramenty święte i słuchać Słowa Boże. Niech nam Pan Bóg dopomoże w tym wszystkim. Amen. Bracia и сестры, многоуважаемые священники, возле больницы шел мужчина. Маленький мальчик держал его за руку. Говорили о тяжелобольной матери, о деньгах, что их не хватает, о сломанном холодильнике, о какой-то девочке Басе разговаривали, которая сломала ногу. Все было слишком по-взрослому для возраста маленького собеседника. В какой-то момент малыш остановился, взял отца за руку, посмотрел вверх и спросил: «Папа, когда мы, наконец, избавимся от неприятностей, когда будем иметь спокойствие и мир?» Отец наклонился, взял маленького мальчика на руки, обнял его и сказал: «Всегда будут неприятности.
Но мы не сдадимся. Мы не одиноки. С нами Бог. Божий Сын когда-то ходил по земле, имел сверхъестественную силу. Он исцелял, воскрешал, бурю успокоил, хлеб умножил. Он накормил тысячи людей, а десятки тысяч голодуют. Ветер стих, а ураганы до сих пор опустошают населенные пункты. Воскресил мертвых, а сегодня миллионы могил. Он исцелил многих, но сегодня каждый чем-то болеет. Это реализм. Мы с этим ничего поделать не можем. Нам надо быть сильным в вере, и Бог нам поможет преодолеть эти все трудности. Но Бог не ошибся. Не ошибся, сотворив мир и нас в этом мире. Он все сделал хорошо, отлично. И Он был этим доволен, что совершил, что сотворил. И потом отдыхал, так читаем Библии. Чтобы войти в круг силы и благодати Божией, нужна вера. Между тем человек больше верит в себя, чем в Бога. Уверенный в своей мудрости и силе, он начинает спасать мир по своим представлениям, навязывая свои идеи другим людям, а заодно борясь и с Богом. Не хочет он Бога. И теперешний человек тоже не хочет Бога. Мы, христиане, отвечаем, как отец ребенку сказал: всегда будут проблемы, но мы не сдадимся. Мы не одиноки. С нами Бог, в которого мы верим и к которому мы пойдем. Придет такое время. А сейчас мы должны сердце раскрыть Господу Богу, чтобы Он был с нами. Спасибо большое. Es jautāju katram no jums, vai jūs atsakāties no ļauna visiem viņa darbiem un kārdinājumiem? Es atsakos. Vai tu tici Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes radītājam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristum, viņa vienīgajam dēlam, mūsu kungam, kurš ir piedzimis no jaunavas Marijas, cietis un abedīts, augšām cēlies no miroņiem un sēž pie Tēva labās rokas? Es ticu. Vai tu tici svētajam garam, kungam un atdzīvinātājam, kurš šodien iestiprināšanas sakramentā tev tāpat kā apustuļiem vasaras svētkos tiek sevišķā veidā dāvāts? Es ticu. Vai tu tici svētai katoliskai baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgajai dzīvei? Es ticu. Lūk, tāda ir mūsu ticība, tāda ir baznīcas ticība, kuras apliecināšu ir mūsu lepnums Jēzu Kristu mūsu kungā. Āmen. Lūksim mīļotie visvareno Dievu Tēvu, lai Viņš pār šiem saviem pieņemtajiem bērniem, kuri jau kristībā ir atzimuši mūžīgajai dzīvei, labvēlīgi izlietu svēto garu, kurš tos stiprinātu ar savu dāvanu pārpilnību un ar savu svaidījumu darītu līdzīgus Kristum Dieva dēlam.
Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas šiem saviem kalpiem esi licis no jauna piedzimt no ūdens un svētā gara, atbrīvodams tos no grēka, sūti, Kungs, viņiem svēto garu iepriecinātāju, dod viņiem gudrības un saprāta garu, padomu un stipruma garu, zinības un dievbības garu, pildi viņus ar tavas bijāšanās garu, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Tu cildināts un Dieva tautai dāvināts, tu dzīves ceļā gaismas stārs, dzīves avots mīlestības gars. Mēs ticam Tevam, mūžīgā un Lūksim par Svētā Dieva baznīcu un par Dieva kalpiem, par mūsu pāvestu Francisku, par visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai Dievs viņus vada, sargā un svētī. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs, un Dievs. Lūksim par savu ticības dzīvi, lai Kungs stiprina mūsu ticību un dara mūs uzticīgus lūgšanai. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs, un Dievs. Lūksim par to, lai mēs būtu kristieši ne tikai svētdienas, bet gan arī vienmēr godinātu Dievu un saskaņot ar viņu likumiem visu savu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs, un Dievs. Lūksim, lai vājuma brīžos, kārdinājumos un cīņās ar grēku Kungs mums dāvā savu spēku. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs, un Dievs. Lūksim par visiem, kurus nospiež dzīves krusts, slimības, trūkums, vientulība, lai Dievs pieņem viņu ciešanas kā līdzdalību Jēzus Kristus upurī. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs, un Dievs. Lūksim par visiem, kas ir tālu no Dieva, negodina Kungu vārdu un nepieņem viņa baznīcu, lai Dievs apžēlojas par šiem cilvēkiem un dāvā viņiem atgriešanās žēlastību. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs, un Dievs. Lūksim par Ukrainu, kas jau 2. gadu cieš no kara šausmām. Dievs, svētī Ukraiņus ar uzvaru, apturi kara darbību it visur pasaulē, svētī izpostīto pilsētu atjaunošanu un dziedini salauztās cilvēku dzīves. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs, un Dievs.
Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai Kungs savā žēlsirdībā atver viņu dvēselēm debesu valstības mājokļus. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu Kungs un Dievs. Lūksimies par visiem mirušiem priesteriem, īpaši tiem, kuri strādāja Daugavpilī, Daugavpils pilsētā, Daugavpils dekanātā. Lai Kungs Dievs atalgo viņu darbu ar savām žēlastībām, dodot viņiem vietu debesu valstībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu Kungs un Dievs. Lūksimies par draudžu, Daugavpils draudžu mirušiem locekļiem, visiem, kur aizgājuši mūžībā, lai Kungs Dievs viņus atalgo ar mūžīgo dzīvi savā valstībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu Kungs un Dievs. Dievs, kas saviem apostuļiem esi devis svēto garu un gribēji, lai caur viņiem un viņu pēstešiem to saņemtu arī pārējie ticīgie, uzklausi žēlīgi mūsu lūgšanu un savā labvēlībā ielej ticīgo sirdīs žēlastības arī šodien, līdzīgi kā tas bija evaņģēlijas sludināšanas iesākumā caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Mēs esam daudzi, esam vienā miesā, kad mēs nākam laust šo dzīvības maizi un zem pestīšanas tikerīgas vīrka, varība mums visiem doda vienmēr. Mēs pulcējamies šeit, apkārt kunga
Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Pieņem, Kungs, šīs maizes un vīna upuru dāvanas, ko pats esi mums devis, lai to vietā svētajā komunijā mēs varētu saņemt Tevi pašu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs, Kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar Uz augšu sirdīs. mūsu sirdīs ir pie Kunga. Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Kā Tev, debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, jo Viņš apžēlodamies par grēcīgo cilvēci piedzima no jaunavas Marijas. Un ar ciešanām pie krusta atbrīvoja mūs no mūžīgās nāves, un piecēlies no mirušajiem, Viņš dāvā mūžīgo dzīvi. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Kungs, Tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvēsmu, lai tās mums top par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad Viņš labprātīgi atdevās ciešanā, Viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.
Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī bikeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšanu celšanos, līdz par tavu atnākšanu. Tāpēc, pieminēdami tava vienpiedzimušo dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas bikeri un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu klātesošo bīskapu Jāni un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dieva māti Jaunavu Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar svētajiem apustuļiem, ar svēto Bernardu un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā garā vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelēmes un grēka, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Kristu, kas esi sacījis saviem apostuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgos saimēs savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos.
miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Sniedzat viens otram mieru un izlīguma zīmi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mies. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Kristus miesa, lai pasargā mani mūžīgai dzīvei. Lūksimies! Vissvētajā sakramentā savienojušies ar Kristu, mēs lūdzam Tavu Kungu žēlastību, lai klūstot jau Tev ir zemes viņam līdzīgi, mēs varētu arī debesu laimē būt kopā ar viņu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Dievs Kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar tevi! Lai Kunga vārds ir slavēts! Mūži laikam mūžīgi! Mūsu palīdzība Kunga vārdā! Kas ir radījis debesis un zemi! Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gors.
Dieva žēlastība, lai jūs pavadā. Pat